Labvakar laika ziņās. Šorīt vairākās Latvijas pilsētās konstatēta slikta gaisa kvalitāte. Lielais gaisa piesārņojums radies no Sahāras putekļiem, kas dūmakas veidā pārvietojās virs Latvijas, kā arī citiem vietējiem piesārņojuma avotiem. Slikta gaisa kvalitāte fiksēta Liepājas pusē, un īpaši pasliktināta tā bijusi Rīgas un arī Rēzeknes apkārtnē. Bet Ventspilī šorīt ap 9:00 gaisa piesārņojums tika vērtēts kā viduvējs. Taču jau šobrīd vējam iegriežoties no rietumiem, dienvidrietumiem, situācija pakāpeniski uzlabojas un no rītdienas visā Latvijā gaiss atkal kļūst tīrāks. Bet vēl līdz rītam Latvijas austrumdaļā gaidāms pērkona negaiss, un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu, kas būs spēkā no šīs nakts 3:00 līdz rītdienas 3:00 pēcpusdienā. Lietus un negaisa mākoņi virzīsies no Latvijas dienvidiem uz ziemeļiem, vietām arī tiek prognozētas stipras lietus gāzes, kā arī lokāli iespējama liela krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Stiprs lietus un sniegs vietām valsts austrumpusē saglabāsies arī rīt no rīta un tāpat arī dienā. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +2, +3 grādiem Kurzemē, kā arī daudz viet vidzemē, Zemgalē un valsts austrumu rajonos mazliet siltāka nakts tur ap +4, +5 grādiem. Bet rītdienā nokrišņi gaidām visā Latvijā, taču rietumos to būs krietni mazāk nekā austrumos, un gaisa temperatūra vēl pazemināsies. Pēcpusdienā tā būs -1, +4 grādu robežās, tāpat gaidāms arī rietumu un ziemeļu vēja brāzmas līdz 10–15 metriem sekundē, vietām piekrastē līdz pat 20 metriem sekundē. Bet Rīgā tuvākajā diennaktī dažbrīd gaidāms lietus, dienā tas pāries arī slapjā sniegā un putenī, un vējš iegriezīsies no ziemeļiem, ziemeļrietumiem. Dienas otrajā pusē sagaidāmas arī brāzmas līdz pat 18 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra nakts sākumā būs ap +6 grādiem, uz rīta pusi tā jau pazemināsies līdz +4 un dienā noslīdēs līdz +2 grādu atzīmē. Tālākajās dienās laikapstākļi pakāpeniski pierimsies, un ceturtdienas naktī jau sākot no valsts rietumiem debesis arī vietām skaidrosies. Vietām nakts laikā gan vēl nedaudz uzsnigs, bet diena valsts lielākajā daļā tiks aizvadīta ar saulēm laiku un bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī -4, +1 grādu robežās, dienas laikā līdzīgi, vien vietām termometra stabiņš pakāpsies līdz +6 grādu atzīmē. Un piektdien valsti no rietumiem atkal šķērsos jauni sniega un lietus mākoņi. Gaisa temperatūrai noslīdot līdz -3, +4 grādu atzīmē, un austrumu nodos vietām vēl nedaudz zemāk līdz -5 grādiem nakts laikā. Dienā gan gaiss atkal nedaudz iesils līdz +5, +9 grādu atzīmē. Bet nedēļas izskaņā laiks atkal kļūs ievērojami siltāks, un svētdien gaisa temperatūra varētu sasniegt pat +20 grādus. Šobrīd laikziņās tas arī viss. Visu labu!